Cienījamie latviski domājošie. Vispirms es gribētu aicināt Aleksandrovu kungu tomēr atsaukt šo priekšlikumu. Kāpēc? Tāpēc, ka es domāju, ka šobrīd mums jāpieņem ir lēmumi un jāizsaka priekšlikumi, kas mūsu latviski domājošos apvienotu, nevis šķeltu. Es lieliski dzirdēju šeit pat no tā kreisā flanga, patiešām lieliski dzirdēju un sapratu arī to kontekstu, kas tur skanēja. Izņemsim ar laiku. Ar to domājot 11. un 18. novembra izņemšanu no svinamo dienu saraksta. Katrā valstī valsts neatkarības diena ir svinama. Aizver muti! Katrā valstī neatkarības diena ir svinamā diena. Tātad, ko Kabanova kungs domāja ar 11. un 18. novembra izņemšanu no svinamo dienu statusa? Viņš domāja ar Latvijas valstiskuma izmaiņām. Un tā mēs te tagad tukšus salmus kuļam, lai tas tur, kreisais, zvēru un putnu dārs, varētu par mums ņirgāties. Būsim vienoti! Paldies, deputāta kungs, jums aizrāda par sarunāšanos ar zāli. Vārds debatēs Okupanti turi muti ciet. Lūdzu, nesarunāties ar zāli. Jūs turpināsiet regulāri pārkāpt Saeimas deputāta ētikas kodeksu. Es būšu spiests jums atkal un atkal aizrādīt. Dobekungs, jūs rīkojaties nepieļaujami. Nāvi okupantiem, bet tas ir cits jautājums. Dobekungs, vēl viena tāda replika, un es jums atņemšu vārdu. Tātad runāsim par likuma nosaukumu. Mums vispār ir kāda īpatnēs tāda pieeja Saeimā. Kā saucas likums? Dzīvnieku aizsardzības likums. Vēl te nu pat bija skaisti vārdi par dzīvnieku tiesībām. Tiesības, aizsardzība. Bet par ko mēs strīdamies? Mēs nestrīdamies par dzīvnieku aizsardzību. Mēs strīdamies par to, kā viņu nokaut. Mēs esam tagad savā brīvā zemē. Tā zeme ir mūsu, tā valsts ir mūsu, viņas nākotne ir mūsu. Ir tie, kas vēl ar vienu ar šo faktu nevar samierināties un nav samierinājušies. Ir tie, kas kā suņi karavānai uz priekšējot, smilkst ceļmalā un ņurd aiz sava naida. Bet mums tas vienalga. Mums vienalga, vai Latvijas vārdam sviež dubļu virsū vai nē. Mēs zinām, ka Latvijas godu un Latvijas slepnumu neviens nevar aptraipīt. Mums viņi jāmīl. Mīļie skolotāji, jūs zināt, par ko jūs šeit esat atnākuši strīdēt? Par ko? Par ko? Jums algas nepalielināja valdība? Pagājušajā gadā jums nepalielināja minimālo tarifu? Kam nepalielināja? Atceļiet rokas. Kam nepalielināja? Neredz rokas. Iepriekšējā gadā pedagogiem valdība, pirmsskolas pedagogiem pēc Satversmes tiesas pašvaldības jums nepalielināja algu? Samazināja daudziem slodzi. Nē, es jautāju skolotājiem. Neredzu rokas. Valdība ir pildījusi visu to, ko mēs esam apsolījuši. Lūdzu, nepakļaujieties ultimātiem. Vēlreiz teicu, sarunai esmu gatava. Jums šobrīd nav pamata uztraukumam, tāpēc, ka valdībā šobrīd nekas neplānojams tapt pieņemts attiecībā uz jūsu slodžu sabalansēšanu. Mums ir laiks sarunām, un es lūdzu uzticēties valdībai. Jo, ja jūs neusticaties mums, mēs nevaram uzticēties arī jums. Ministru prezidenti, mēs šeit neesam algu dēļ, mēs esam slodžu dēļ un mēs... Lielākā motivācija, protams, ir nesaslimt un sliktākā gadījumā nenomirt. Tie cilvēki, kuri ir nomiruši no Covid, tiem, protams, šiem Ziemassvētkiem arī nebūs.
un arī lielie vakcinācijas centri varētu būt gatavi uzsākt darbu tagad blakus slimnīcām un ģimenes ārstiem arī varēs sākt strādāt vakcinācijas centri. Bija izmēģinājums vienā centrā, kas labi darbojās, un tagad es pieņemu, ka varēs ātri izvakcinēt tagad ienākušo vakcīnu daudzumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis process neapstātos, un tādēļ ir nepieciešama arī, tas ir mans uzskats, ir nepieciešama dzīvā rinda blakus tām grupām, kas tiek aicinātas, arī dzīvā rinda, jo, ja cilvēki neatnāk, tad paliek tukša vieta. Nevar, teiksim, uzreiz zvanīt cilvēkam, zini, nāc tagad stundas laikā, te mums ir brīva vieta. Bieži arī tā parādās tikai tad, kad cilvēks neatnāk. Un mēs nedrīkstam zaudēt laiku, un mēs nedrīkstam zaudēt vakcīnas. Tā kā es domāju, ka visā šajā rindas sistēmā ir jāievieš arī dzīvā rinda, lai vakcinācijas process nekad neapstātos, lai tas neapstātos vienkārši tādēļ, ka kāds cilvēks nav atnācis, vai ne? Vakcinācija ir katra cilvēka vispirms paša atbildības jautājums, izpratne par to, kas ir nepieciešams, lai pasargātu sevi un pasargātu citus. Tādēļ vakcinācija. Tāda kampaņa notiek. Otra lieta ir tas, ka arī sevišķi senioriem, kas ir vecāki, teiksim, ir 70, 80 sevišķi, kas dzīvo nomaļas rajonos, tiem ir grūti tikt. Un tur ir labāk, kā es jau pašā sākumā teicu, tur ir labāk viņam palīdzēt un arī, protams, tikt uz punktu, kur tiek vakcinēts. Tā kā šie organizatoriskie pasākumi ir nepieciešami. Attiecībā uz obligāto vakcināciju mēs redzam, ka tendence Eiropā iet šajā virzienā. Vairākas valstis ir pieņēmušas noteikumus, būtu vajadzīgs, tā būtu lieka diskusija. Ja šis procents aug lēni, bet vienlaicīgi mēs redzam, ka omikrona paveids izplatās ļoti ātriem cilvēkiem, tiek pievesta mājā šī vakcīna, un to varētu vēl uzlabot. Un tātad es domāju, ka tas ir vajadzīgs tad, ja mēs laicīgi nesasniegsim pietiekoši augstu vakcinācijas aptveri. Paldies!